Lietuviešu uzņēmums SIA RPR operators ISOs kārtībā bija saņēmis tiesības pārdaugavā Raņķa Dambī izbūvēt panorāmas ratu. Līgums ir uz 30 gadiem. Maksimāli. Burovs to izdarīs. Jā, atceraties, Burovs. Tā, un lēmums paredzēja izsolē nodot, tātad šo te kvadrātmetru 5700 lielu zemes gabalu starp Raņķa Dambi un Slokas ielu. Tātad līdz 21. gada 30. septembrim vajadzēja izstrādāt un akceptēt panorāmas rata būvprojektu un jāpabeidz līdz 22. gada septembrim. Iespējams, ka tur mēģināts ir varbūt ar Covidu piesaistīt, ka tur viņi piesaistās ar Covidu, tāpatās arī viņi saka, ka redz būvvalde ļoti slikti strādā, kad ļoti lēni izskat dokumentus. Jā, gribēja arī Esplanādē būvēt savu laiku panorāmas ratu, bet gala rezultātā tomēr attiecīgi izbūvēja, kā mēs redzam, Izbūvēja, bet vēl nav nodots. Parkā, jā. Bet vēl nav nodots, jā. Bet man ļoti interesē, kāpēc tāds vārds savienojums Krievijā dzimis uzņēmējs? Tāpēc, ka jā, viņš ir, tūlīt es to pateikšu, Sākas jau Ušakovu laikā panorāmas. Viņš ir Krievijā dzimis. Jā, Padomu Savienībā dzimis uzņēmējs. Tad vispār. Redzi, Padomu Savienību sastāvēja arī no 15, teiksim tā, republikām, jā, bet principā, jā, tik tiešām viņš ir dzimis Krievijā, kur, es neatceros, vienā no Krievijas pilsētām, jā, un viņš tur bija attīstījis biznesu un tam līdzīgi visu. Redz, kur ir. Viņš ir dzimis tātad 1983. gadā nelielā ciematā Permas apgabalā. Bet tad jau viņš dzima Padomu Savienībā. Tad jau tas vienkārši ir, lai varētu piesaistīt iedzīvotāju intereses. Viņam ir jurista diploms, Udmurtijas valsts universitāte, un pēc tam viņš ir saņēmis pēc 2 gadiem maģistra grādu Starptautiskā Austrum Eiropas universitātē, turpat Udmurtijā. Principā laba izglītība, cik es saprotu. Tu taču ļoti labi zini, kā mums mēdī visu to raksta, ja? Iedomājās, ja viņi ieliek iekšā tādus divus vārdus. Viņš ir dzimis militārista un sākuma skolas skolotājas ģimenē. Skan vārdu savienojums, ja? Man tas vienkārši, tu uzreiz tā sāc domāt, it kā tur slikti un tam līdzīgi. Bet, viņam ir bijusi pilsonība, pēc tam viņš vienkārši kaut kāda mazā valstī, kaut kur tur siltajās zemēs ir paņēmis citu pilsonību un atteicies no Krievijas pilsonības. Tā daudz dara. Bet visticamāk, tā informācija ir interesanta tikai tāpēc, ka tas vārds savienojums ir tagad paņēmis visas nosaukumus. Visi virsraksti ir pilni ar šo. Oficiāli kā Krievijas pilsonis neparādās. Tieši tā, redz, kur ir. Viņam ir pilsonība kādā no Karību salām Sentkitsas un Nevisas federācijā. Es nezināju, ka tur ir tā atsevišķi. Karību salas arī var dažādas būt, var pilsonības saņemt federācijās.